Kāds briesmīgs gads, kuru esam pārdzīvojuši un izjutuši, mums dod tiesības protestēt. Šis gads mums dod tiesības teikt, mēs negribam Staļina piesolīto atbrīvošanu, jo mēs to pazīstam. Mēs zinām visas tā necilvēcīgās nozieguma metodes. Tādēļ mēs strādājam, tādēļ mēs cīnāmies šodien. Un ja liktenis mums dotu izvēli, bolševismu vai nāvi, arī tad mēs izvēlētos nāvi cīņā pret bolševismu. Ne vārda par Latviju, tikai cīņa pret bolševismu. Šādu visai bēdīgu alternatīvu vācu propaganda piedāvā latviešiem, lai vairotu brīvprātīgo skaitu jau esošajos latviešu policijas bataljonos, taču ne ar vēlamo rezultātu. Pēc neveiksmēm Austrumu frontē āriešiem aptrūkstas lielgabalu gaļa, un tie sāk koķetēt ar latviešu pašpārvaldi par nacionāla karaspēka izveidošanu. Maskējot to ar iesaukšanu darba dienestā, ko starptautiskie likumi neaizliedz, 43. gada februārī tiek izsludināts iesaukums. Tā top brīvprātīgais SS leģions, kur katrs iesauktais var brīvprātīgi izvēlēties vai nu doties leģionā vai uz Salaspils koncentrācijas nometni, ilgāku laiku pārdomām par savu izvēli. Tad nu pirmie 1000 latviešu rekrūši propagandas nolūkos, lai celtu latviešu cīņas sparu, pāris dienas tiek apmācīti ierindai, tad sadzīti domlaukumā, nofotografēti, nofilmēti, kā zem vācu karogiem Dieva vārdā tiek nodots zvērests Adolfam Hitleram, un pa sānieliņām prom uz staciju un tālāk uz fronti. Atbrauca man šutmanis, pastie, jo reitā nanoves iz Leivonu tās. Es saka, jūs nenabajusi. No, izskaramais brēc. Ko man darīt? No, vai lai ģimenē, vai man paceļušas. Čo, es goju. Viss samoca, kuri nāko mūsu armijā, armijā, tī palika mežā, visi mežā krītaut. Atgoja sātu. Nav neviena mūna puša. Visi gatavi. Latviešu viedoklis šodienas politikā reāli izteic mūsu leģionāri frontē. Zem sarkanā karoga bez kāškrusta, bet ar zvaigzni, latviešu divīzijas zvēr arī otrpus frontes līnijai, Staļinam un padomju dzimtenei. Arī to fotografē un filmē, lai visai pasaulē pierādītu, ka nesen okupētie latvieši ir ar mieru galvu nolikti par savu jauno socialistisko tēvzemi. Krieviem atkāpjoties līdzi ir aizgājuši ap 3000 sarkanarmijas latviešu teritoriālā korpusa karavīru. Viņi sevi godam pierādīs jau 41. gada ziemā kaujā pie Maskavas, kur pāraus vācu fronti. Tikai šī pusē latviešiem, atšķirībā no leģiona, komandu valoda ir krieva, ne latviešu. Netiek saglabātas Latvijas armijas dienesta pakāpes, un pie sarkanarmieša Frenča nav nekādu nacionālo pazīšanās zīmju. Viņi nekā nezina par boļševiku zvērībām baigajā gadā, toties no poļitruku stāstītā daudz zina par fašistu zvērībām. Tā kā viņiem ir divu domu nevarēja būt, ka īstie fašistu suņi no padomju zemes jāpatriec. Jau visai drīz, kad Latvijai pāri gājusi fronte, sāk darboties labi ieļļotā vācu Gebelsa propagandas mašīna, lai tautu kūdītu uz žīdu grautiņiem. Tad nu latvietis pēkšņi uzzina, ka pie visām viņa dzīves likstām un nelēmēm ir vainojami Mūzus ticīgie. Vainīgi sākot ar okupācijām un beidzot ar deportācijām. Aizmirstot, ka 41. gada jūnijā uz Sibīriju tika izvesti arī ap 5000 žīdu. Žīdu vari, kā pirmie apsveic iebrucējus. Latviešu tauta drūmi klusē. Pēc žīdu čekistu izstrādātā plāna trimdā izsūta tūkstošus un atkal tūkstošus latviešu. No gultām izrauj slimos, mātēm atņem bērnus, sievas šķir no vīriem. 10 000 labāko Latviju dēlu un meitu aizved slēgtos un aizrestotos lopu vagonos uz Sibīrijas taigām. Ar grautiņu lietu diez kā nevedas.
Tomēr vāciešiem izdodas noorganizēt tā saukto arāju komandu ar pārsimts atriebas kārs dzītu vīru, kas ir gatavi kļūt par naciķu ķēdes suņiem. Par šīs grupas rīcību tolaik atklātībā nerunā, un klusībā tauta no tās kaunas. Bija noziedznieki. Žēl, jāsaka, es pat pazinu kādus pāris studentus, vai ne, brāļa, studiju biedrus Rīgā, kuriem stipri bija aizdomas, ka viņi arī tās akcijās piedalījās. Grūti izskaidrot, kāpēc, vai ne, bet visās tautās ir nelieši. Un ļoti žēl, ka latviešiem viņu arī nav mazums. Tā nebija tā tautas sāls. Tie bija tie melie slāņi. Starp citu, es vien ebreju izglābu dzīvību. Es būtu izglābis vairākiem, bet neizdevās. Vienu es izglābu. Viņam laimējās iekāpt jūrmalā. Vienam tanks bija nokavējies. Un tas tanka vadītājs bija gruzīnis ar pabrūns, un šis bija iedomājies, ka tas žīdiņš arī gruzīnis. Un uzņēma viņu tai tankā. Nu jā, uzņēma un aizved tālāk. Nu, un galvenais, kad runāja slikti krievu valodā, tas žīds, un ar lielu akcentu arī tas gruzīnis, ar viņam. Un tad, bet labi sapratušies, viņš viņu dabūja ārā no Latvijas ārā un tā tālāk, kamēr viņš nonāca līdz gali tālajiem austrumiem. Pagāja kara gadi, es gāju leju drūms, vai ne, pa visu to norisi, kas nu īsti, kā nu būs, kā mēs esam. Man viens saķerēja uz muguras. Ieraugu mans Haims, Eizek mans Haims. Jau nobriedis, man žīt, abi raudājām. Jā, un tā viņš ar mani teica, zini, ko mēs smuku naudu, viņš teica, no žīdiem dabūsim smuku naudu. Tu iesim, stādīsimies priekšā, ka tu esi mans glābējs. Es teicu, mums nevajag par asinīm naudu. Es teicu, kā glābējs. Aprecē latviešu sievu, viņš beigās tas mans glābtais. Smuki Dievu satikām, zini, viņš jau man beigās vienam mazbērnam pa krustā, visu un tā. Es teicu, nekāda naida, viņš bija izteikti žīds, tipisks, un es viņam mūžīgi svētīju par to, kādu vainu tā. Viņš teica, latvietis bija lielāks kļūdas kā žīdam, un tad viņš man centās un pierādīja ar to. Tā es saku, pretīm, tā mēs cīnījāmies, bet bijām abi cilvēki. Latviešu leģiona Waffen-SS nebija nekāda sakara ar koncentrācijas nometnēm, jo tas bija kaujas karaspēks, kas darbojās Wehrmacht ietvaros. Tad, kad dibināja leģionu, atvainojot par cinismu, Latvija jau bija pasludināta par Judenfrei. Vienkārši priekšniecība lika doties uz fronti nevis Wehrmachta, bet Waffen-SS mundieros. Tas, ka tādos pašos mundieros bija tērpti naciķu fanātiķi, kuri apšāva kara gūstekņus nepaklausīgos un žīdus, bija, var teikt, ņerdzīga vēsturiska ironija. Hitleram bija 40 tautību, kas cīnījās zem vācu karoga, ieskaitot latviešus. Galu galā Vācu padomju frontē pilnīgi neatkarīgi no žīdu aspektiem abās pusēs cīnījās dažādi cilvēki, gan ideālisti, gan nelieši, gan miljoniem parasto godīgo frontinieku, kuri karoja tāpēc, ka viņus iesauca, ka nebija citas izejas, ka bija vienkārši jāaizstāvs pret bruņotu ienaidnieku. Taņī laikā, ka nebija idejas, ka